pēc sev. Mani sauc Laura, esmu 3 bērnu mamma, ikdienā strādāju no mājām, un pārējā laikā es pavadu šeit laiku Lucavsalā, Kazas sēklī, kopjot mazdārziņu kopā ar savu ģimeni. Neticami, ka Rīgas centrā ir šāda vieta. Neticami, ka šāda vieta arī var vairs nebūt. Ticami ir tas, ka šeit ir ģimenes, bērni, mazdārziņi, augļi, dārzeņi, skaistas vasaras, Kazas sēklis, Lucavsala. Nu, kur tev salātlapas? Čau te katru dienu nāk pie manis pie vārtiņiem, stāv un stāv. Nu, kur es tev metu ūdenī, jā. Un šis ir jūsu lolojums. 10 gadu. 10 gadu garumā jūsu lolojums. Nu, esat ļoti skaisti iekārtojušies, teikšu godīgi. Paldies. Nu, atbraucot uz šejieni, kad mēs ienācām dārzā, te bija 3 siltumnīcas, šīferi, linolejs, upi nevarēja redzēt. Mēs izrakām visu un atstājām tikai 2 ābeles, un pārējais viss ir stādīts, vests no audzētavām, un, godīgi sakot, šis ir sajūta dārzs. Es vienkārši esmu darījis visu tā, kā man patīk. Tajā brīdī jūtos, vienkārši ņemu un daru dārzu. Mēs esam iesaukuši par personīgo ģimenes terapeitu. Tas mums ģimenē ir tiešām ļoti liela nozīme. Ko jūs audzējat šeit? Tā kā ārā man ir tikai puķes, tad zemenēm vajadzēja vietu. Tad ir šeit zemenes. Šodien iestādīsim tomātus, gurķīšus, čili, pipariņus un citus garšaugus. Audzējam arī persikus. Šis gads bija laikapstākļu ziņā neīpaši labvēlīgs, kailsals. Parasti šis koks ir spilgti rozā, visi nāk prasa, kas tas ir persiks. Iekodies sula līdz elkonim. Goda vārds, jā. Cik jūsu ir šajā komunā Kazas sēklis? Jā, esam daudz, 326 ģimenes. 326 ģimenes? Jā, un tad visus sareizinām reiz 3, ja ģimenē, piemēram, ir 3 bērni. Tad uz šo Kazas sēkli, jā, uz 9 līnijām, tad nu, vismaz 1000 cilvēki mēs esam. Ļoti daudz mēs šeit esam, jā. Visi dārziņi ir aizņemti. Visi. Un ir rindas? Jā, ir garas rindas, pat no 2022. gada vēl ir cilvēki. 20 ģimenes, varētu būt jau pat 25. Ja mums iedotu papildus brīvu hektāru 5 minūtēs, viņš būtu viss aizņemts, rezervēts, un cilvēki jau gatavi stāvēt ar lāpstu jau tūlīt un tagad, jo tiešām ir ļoti liels pieprasījums ģimenēm. Un es dzirdēju, ka jūs arī kopā svinat svētkus un ka jums ir dažādas aktivitātes. Jā, viena no lielākajām un svarīgākajām aktivitātēm ir lielā talka. Mēs talkojam pa visām kopīgajām teritorijām, jo mums ir aplūstoša teritorija, līdz ar to mums katru gadu nāk jauni atkritumi no upes. Un plus arī netrūkst cilvēki, kas vienkārši atbrauc un savus atkritumus kaut kur krūmos izgāž. Bet, cik es sapratu, arī viss tas laukums, kas ir līdz upei, tas arī ir jūsu roku darbs. Jā, tā arī ir, jo upi nevarēja redzēt, bija viss krūmos, zeltslotiņās milzīgās. Un tad mēs centimetru pa centimetram virzījāmies uz priekšu ar domu vienkārši sakārtot skaistu vidi arī ārpus sava dārziņa. Garšīga? Jā, nam. Nu labi, liec iekšā. Šitām puķēm drīkst ziediņus ēst tev tai. Jā. Mēs darām tā. Es zinu, ka kādreiz man dārziņš būs, un es audzēšu tomātus un ražošu mazāk pārtikas atkritumu, jo, kā izrādās, cilvēki, kuri paši audzē dārzeņus un augļus, rada par 95% mazāk pārtikas atkritumu. Un, starp citu, savā uzturā arī patērē daudz vairāk, par 70% vairāk dārziņu un augļu. Tā kā mazdārziņu būšana ir
ne tikai laba videi, bet arī cilvēku organismam. Bet saka, lūdzu, kopš jums ir dārzs, jūs savā uzturā vairāk patērējat šos te augļus un dārzeņus? Tu teici par persikiem, piemēram. Jā. Tie sezonalitātes dārzeņi, gurķi, tomāti, garšaugi, āboli, plūmes. Jā, veikalos šīs lietas nepērk. Kā sākas sezona, tā tikai dārza labumi. Mēs Mēs darām tā!